Sveicināti! Šajā daļā vēlos jums parādīt, kā ierīkot trešo siltinājumu slāni. Kā redzat, mēs jau sākām ieklāt trešo siltinājumu slāni. Vata tiek ievietota starp profiliem un tāpat tajā pašā profilā. Tagad parādīšu, kā piemērot aizpildīt profilu ar akmens vati. Tagad ir pienākums nogriezt tādu vates plāksni, lai varētu ievietot lūk šeit. Mums jau ir nogriezta vatas josla, kuru var precīzi ievietot profilā. Profils jau ir izolēts. Tagad ievietosim vati starp diviem profiliem. Tātad izmēram. Griežam vati ar nepieciešamā platuma uzlaidumu. Neaizmirstiet, šis uzlaidums ir nepieciešams tam, lai vate cieši iespraustos un labi turētos starp diviem profiliem. Griežot atkal izmantosim līmeņrādi, lai griezuma līnija būtu precīza un līdzena. Pēc nepieciešamās vatas plāksnes nogriešanas, to varam ievietot starp profiliem. Iegaumējiet, ka šī izolācijas slāņa biezumam ir jābūt 3 reiz plānākam nekā tvaika izolācijas samontētā siltinājuma slāņa biezums. Kā ir redzams, vate labi turas starp profiliem, un trešais siltinājuma slānis jau ir pabeigts. Tādā veidā veiksim arī atlikušās jumta daļas apsiltinājumu. Tātad neaizmirstiet, vispirms vate tiek ievietota profilā, pēc tam starp profiliem.